Hi, draugi. Long time no see. Long time no see. Long time no see. Ir pagājuši 2 mēneši. Kas jauns tevis Paula dzīvē? Nekas. Pilnīgi nekas. Tikai es kaut kādā veidā uzskaitīju 16 lietas, kas notika šajos pēdējos 2 mēnešos, kad es biju prom no YouTubes. Aiziet! Pastāv stipendijas naudas nopirku šīs smaržas, kuras sauc Modern Princess, tas ir no Landvin, un viņas, ziniet, ir ļoti labas smaržas, man ļoti patīk. Un viņas ir tieši tik mazā pudelītē, ka tu, Nav sponsorēts, tad sponsorēt viņu lūdzu. Kaut kādā dīvainā veidā, ikreiz, kad es eju uz skatuves, es iztēloju sevi kā citu cilvēku, kā pašpārliecinātu, drosmīgu meiteni, un tādēļ es sapratu, ka man ir tāds kā alter ego, un es to nosaucu par Girl on Fire, jo kāpēc gan ne, un tā es apmēram arī jūtos. Bet ārpus skatuves esmu ļoti vienkāršā un parastā Paula. Tā kā parasti. Man ir jaunas uzacis. Šis ir dīvaini, bet es mēģinu jaunu tehniku, jo man nepatīk manas vecās uzacis, un man vēl projām nepatīk manas uzacis, bet, es cenšos, tā kā, ievērtējiet viņas. Tik dīvaini. Es beidzot izlasīju visas 3 Prinča Līgavas triloģijas grāmatas, bet, ziniet, ir vēl 2 grāmatas klāt, tā kā man vēl ir ko darīt, bet tik un tā es izlasīju. Man tikai no pirmās daļas, bet izlasīju. Man ļoti patika. Un vēl kaut kādā veidā es pabeidzu 11. klasi un tiku pārcelt 12. klasē. 12. freaking klasē. Jā, man ir ļoti labas atzīmes. Ļoti labas. Kas tur ir? Man ir kausi. Manas balvas. Nezodz manas balvas. Es pats spēju arī dabūt dažādas balvas no konkursiem. Es nemaz nelielos. Tikai es vienkārši esmu priecīga. Man šķiet patīk, man nekad nav bijis kauss. Nē, ir gan, bet, man ļoti patīk kauss. Es jūtos tā kā sportiste, un es galīgi neesmu sportiste, bet, tas man liek justies kā labai sportistei. Ziniet, es pēdējos 2 mēnešus, vai arī 3 mēnešus, pilnībā cenšos nedzert gāzētos dzērienus un cenšos ēst veselīgi, kas man galīgi nesanāk, bet par tiem gāzētiem dzērieniem man tiešām labi sanāk, jo es neesmu dzērusi diezgan ilgi kādu gāzētu dzērienu, un pat McDonaldā es dzeru apelsīnu sulu, nevis Coca-Cola vai Spraitu. Tas ir kaut kas wow. Pavisam nesen mēs ar mammu izdomājām pavisam vienkārši iegādāties biļetes uz kruīzu Rīga-Stokholma-Rīga. Un man ir ļoti milzīgs bailes no kuģiem. Man tiešām ir bail braukt ar kuģi, jo man šķiet, ka es noslīgšu, kas braukšu kuģi. Ja kādam tāda pati sajūta, tad jūs zināt, kā es jūtos. Es noskatījos pilnīgi visas 6 sezonas seriālam Radītas skatuvē jeb Glee. Un es dievinu to seriālu. Es ļoti raudāju ļoti daudz reizes. Tā kā man ļoti patīk šis seriāls un esmu apsāsta. Patiešām. Mums ģimenē tagad ir kaķis. Un viņu sauc Romeo. Robi, pasies kameru. Viņš ļoti mīļš. Esmu milzīgi aizmārša un parasti daudz ko aizmirstu. Tādēļ es uzdrošinājos iegādāties priekš sevis istabas augu, jeb naudas koku, kuru es mēģināšu uzturēt pie dzīvības vismaz mēnesi. Bet es ceru, ka es viņu saglabāšu un viņš dzīvos vēl ilgāk nekā mēnesi. Es ļoti ceru. Jau kādus tiešām 2 mēnešus pilnīgi mierīgi var braukāt ārpus pilsētām ar mašīnu, pavisam mierīgi. Es varu braukt līdz Rūjienē, līdz Māsalacai, līdz Rancēniem, arī līdz Smiltenei, Kauguriem. Bet pilsētām gan vēl labāk man nelaidiet, jo es varu kādam uzbraukt virsū vai arī izraisīt kādu nopietnu avāriju, un to galīgi nevajag. Neiebrauc mašīnā. Vēl es paspēju sapirkt dažādas drēbītes, kā piemēram šo te džinsu jaku, šo te šāli, kur ir ļoti forša mīksta. Šo cepuri, kur man nepiestāv šobrīd, bet šo somu, kur ir mans must-haves visus šos 2-3 mēnešus noteikti. Kā arī daudz citas lietas, kuras visus jūs varat aplūkot lejā aprakstā. Es atsāku skriet, un Nikola arī. Un ziniet, kas vēl? Es atsāku YouTube, jēj! Šis bija ļoti īsts video, un šis bija ļoti
dīvains video pilnīgā bezsakarā. Bet, jā, esmu atpakaļ YouTube'ā un esmu gatava ar pilnu spēku darīt to, kas man sirdī ļoti patīk. Tā kā, urā jauniem sākumiem un lai mums visiem ļoti jauka diena, vai vakars, vai rīts. Vai vispār nedēļa, vai visu vasaru. Bet tev tiekamies nākamajā video un atā!